2010. gadā, kad Imants Ziedonis svinēja savu 77. dzimšanas dienu, Tukumā tika iedibināta jauna tradīcija – Ziedoņa ķiršu dārza veidošana Melnkalnā. Toreiz ar Imanta Ziedoņa klātbūtni tika iestādīti 77 dekoratīvo ķiršu stādi. Tagad to skaits ir sasniedzis pat 200. Tas bija labs aizsākums šīs vietas sakopšanai. Vai esat kaut reizi vērojuši krāšņo ziedēšanu Dobeles Ceriņu parkā? Vai esat skatījuši rododendru skaistumu Lāčupītes dendrārijā? Organizējot un piedāvājot deju uzvedumu Ļauj man iet pasaulē, šādu pašu, elpu aizraujošu skatu vēlamies iedzīvināt arī Tukumā. Lai mūsu ķiršu dārzs kļūst par brīnišķīgu tikšanās un pastaigu vietu, lai ķiršu ziedēšanas laiks mūsu pilsētā kļūst par kaut ko īpašu un atmiņā paliekošu. Reiz Imants Ziedonis ir uzrakstījis šādas dejas rindas. Ļauj man iet pasaulē smukumā, tā kā ķirši zied Tukumā. Tagad tās Katrīnas laukumā uz ēkas sienas var izlasīt tik katrs. Turklāt tās precīzi raksturo mūsu projekta ideju, vairot apgarotību, radošumu un vienotību. Jo šajā uzvedumā būs ietverti 4 skaistumi – deja, dzeja, mūzika un daba. Piedalīsies modes deju studiju demo. Skanēs Imanta Ziedoņa dzejoļi un epifānijas. Pie tam visu kopā savīs un sasaistīs pārdomu pilnā fonda viegla mūzika. Aicinām ikvienu piedalīties projektu veidošanā un realizācijā, kā arī apmeklēt pasākumu. Visi ienākumi tiks izmantot ķiršu dārza attīstībai. Tātad arvien lielāka kļūs iespēja ieraudzīt pašu acīm to ķiršu dārzu, kuru savulaik Imants Ziedonis atspoguļojas tik pazīstamajā dzejolī Tukumam.